Un es teicu, vai, būsim kā labvēlīgais tips, es būšu Jaku Šonaks, tu būsi Fredis un Nolsons. Bet es jau teicu, ka mēs tādi nebūsim, mēs būsim ķipa labāki. Jā. Vienreiz vienā simgalvē uzmetu backflipu mūsu koncertā. Nopietni! Zini, man mīļākā garša ir meitenes. Bet, vārds sakot, jā, mums vajag stabilu skatu, to sākā. Nu jā, ne tā kā pitbullam, vai ne, apmēram. Tur tas būtu, jā. Bet Stadija festā skatu neiebrauks. Rubrikā Fest Drive. That's some voodoo. Jesus Christ. Es pirmo reizi tik modernā mašīnā esmu Es tev klausies. sāku, šis ir... Es esmu vienkārši lauku zēns, nesprast to man. Reku Džeks brauc vispār bez bēdām nekādā. Viņš vispārībā te to taciņu tur pieguldina. ko? Maliņas. Ieslēgs kondīšu. Jā, es varu ieslēgt kondīšu, jā. Tas sāk karsts vēl tā kā pirtiņā. Tagad vajadzētu būt. Viņš, protams, noķīt. Okei, Pusnakts brigāde. nu ko, pusnakts brigāde, esam mašīnā, visi gatavi, visi priecīgi. Nu super. Jā, vispār, jā, šī ir rubrika Fest Drive. Un šodien mēs esam ar fantastisko pusnakts brigādi, kas arī Vienreizējumu. uzstāsies. Neatkārtojumu, jā. Kas arī uzstāsies Stadija festā 2. oktobrī BT1 hallē. Un mēs varam doties ceļā. Nu tātad sākšu pavisam vienkārši, kā jūs, mīļie, šodien jūtaties. Forši. Lieliski. Lieliski. Silti, augsti. Ļoti Karsti. forši. Tagad akurāti ērti, man liekas. Akurāt ērti, jā. Mēs Tiešām. esam dabūjuši ļoti ērtu mašīnu. Ļoti Cherry, jaudīgi. cherry lady. Jā, ieejam jau tajā Stadija fest vaibiņā. Nu ko? Nu tā, ja jau mēs esam mašīnā šobrīd, pastāstiet lūdzu par savu loģistiku. Kā jums ir? Jūs parasti braucat uz koncertiem visi kopā vai Mēs atsevišķi? cenšamies. Mēs Mēs cenšamies. Mums bija tikko busiņš, kuru mēs pārdevām. Busiņš aizbrauca sveitīgi uz Ukrainu. Jā. Nu, neviens nenodzēra, bet viņu iegādājās un nopirka. Iegādājās un Biedrība, jā. jā. Nu, bet tagad mēs esam izdomājuši, jā, tad, kad mums ir vajadzība, tad mēs īrējam busu, bet kopumā mums patīk sadoties rokās, dziedāt un braukt uz galamērķi. Pašos Jā. pirmsākumos jau braucām ar vairākām mašīnām. Jā. Tur bungas puse vienā mašīnā, puse otrā mašīnā. Ar Rīteni Ropču vēl brauc. Jā. Jā, nu, un ir plānojis arī kāds vēl viens grupas busiņš, vai tas vēl nav Nu, pagaidām? pagaidām nē. Ne, obligāti būs? būs. Jā, mēs gribam tādu rītīgu autobusu. Jā, tā kā, zin kā, ka tu vari, pirms, ka jūs tā kā, nu, būtu šoferīts priekšā, jā, un tad Jā. mēs te sēdāt aizmugurē, bet jūs tā kā, mēs varētu viens pie otram pretī sēdēt, vai galdiņu Jā. vēl uzlikt. Gults vēl aizmugurē. Jā. Un tad, Un toltas būtu tad, kad būs būs, tad mēs tevi izaicināsim. Tad mēs Ok, ideāli. Nu tad skaidrs, reku, viss šis ir on camera, tā kā es gaidīšu. Ievērzāmies, ne? Ievērsāties pamatīgi. Nu, fantastiski. Un kā tu jums parasti izstāst tas ceļš uz koncertiem? Jūs dziedat dziesmas kopā vai iestiprinaties, vai kā? Jā, nu, tā jau tas tāds process? svēta lieta, man liekas, ir viss process iestiprināšanās. Jā. Bet kas nu kuram? Nu, bet nē, tas process apmēram sākās tā. Tas process sākās manā mājā, tur, ka savāc kaut kādas lielākās daļas vajadzībās, nu, vajadzīgās, respektīvi. Jā. Visus štrumus, jā. Instrumentus, jā, un kaut ko. Un tad pa vienam savāķiem, tad ir izlozētais šoferis brauc. Lielākā daļā tad ir Leldīt uzņemās vadību. Jā. Kā vienīgā meitene grupā. Viskaistākā meitene grupā. Jā, Lotu, pareizi. Un tad mēs lēnām dodamies. Nu, pārsvarā, zin kā mums tā mājas vieta ir Smiltene, bet nu, būtiski mēs esam vienmēr ceļā no Smiltenes uz Rīgu. Jā, vienmēr. Ok. Nu, tagad nebraucam uz Smilteni, bet es domāju, ceļš tāpat būs ļoti patīkams. Super. Nu, Klau, turpinot tā par to braukšanas kultūru un visu to. Kā jums ir parasti, ka jūs braucat arī uz koncertiem vai vienkārši ciemos viens pie otru? Kas jums parasti skan mūzikā? Ui, mašīnā. Sorry. Daņika House. Radio, Spotify, SoundCloud, Spotify, protams. Mēs ļoti augstu nesam mūsu country pilsētas apveceļu karogu. Jā, to man patīk dzirdēt. Yeah. Es kā rīdzinieks, man tas ir, jā, sveša lieta. Bet nē, kopā, jā, mēs klausamies jaunos māksliniekus, mēs klausamies tādu mūziku, kas mums dod enerģiju. Mēs ļoti maz klausamies lēnos gabalus. Jā. Mums pašiem nepatīk tādu. Okay.
vairāk kaut ko tādu... Lai pamostās. Lai pamostās, ne pirms koncerta vajag pamosties. Es pilnīgi saprotu. Un kurš tad no jums parasti ir pie augsta? Kurš liek to mūziku? Kurš ir galvenais, tas dzinulis? Parasti man liekas, ka šofērs pievienojas. Jā. Šoferis? Mēs uztaisām džemu, jā, un visi pievienojas. Ok. Un tad mēs visi kopistiski pēc tam strīdamies, kurš ir pārslēdzis un, zin kā, niansīts. Jā. Ceļš uz Samersām bija ļoti jautrs. Man Man tas ir arī kaut kas, par ko parunāt. Jā, ok, fantastiski. Nu, esam parunājuši, protams, par tieši šo visu... Mēs braucam maķīt. Braukšanu. Reku daži jau ir izsalkuši. Bet labi, pievērsīsimies tiešām arī jums kā grupai. Nu, tad pastāstiet, šis, protams, man liekas, klasiskākais jautājums. Nu, kā radās Pusnakts brigāde? Nu, kas vispār ir? Kā jūs savācāties? Kā radās pati ideja, nosaukums? Kāds bija šis process? Pats sākums ir meklējums, man liekas, tā bija 2024. gads, vasaras beigas, kad bija tāda grupas aizmetnīte, kas īsti līdz galam neizgāja. Nu, tas tāds pirmais mūzikas ieskats kopā daļai no grupas dalībnieku. Jā. Un tad mēs ar Kārli satikāmies vienā dejotāja pasākumā, starp citu zīmīgi arī PT1 izstāžu hallē. Un arī RTU dejotāja pasākumā. Jā, un arī RTU, tas bija Vektora Vektora, dejotāju taisītais Egona Kaus basketbolu. Jā. Un Kāžu sēdēja pie galda, viņš man saka, kā tu tur teici, stāsti pats. Davai, mēs ar Robču man bija uzprasījis jau pirms kaut kāda laika. Man šeit uz to pirmo, to augusta pasākumu, toreiz galīgi kaut kā netiku ar visādām lietām. Un toreiz mēs apsēdāmies un parunājām. Un es teicu, davai, būsim kā labvēlīgais tips, es būšu Jaku Šonaks, tu būsi Fredis un Nolcam. Bet es jau teicu, ka mēs tādi nebūsim, mēs būsim ķipa labāki. Jā. Tad jau, man liekas, pēc kaut kādām pāris nedēļām bija pirmais mēģis. Lēldies pierunāja, viņi vispār ir vokālists. Ko tu tur džezu dziedāja vai ko tur? Jā, džezu vokāli. Un es viņai pierunāju, zināju, ka viņa kaut kad spēlēs basu paņēmus rokā. Tajā laikā vēl bija tā taustījās, un tagad viņa monstrs ritīgāk. Jā? Tu var izstāstīt, Lēldi, kā tev bija tas, kas tev zvanīja? Man bija skolā jāmācās jābas, un man ļoti nepatika. Un tā kā Roberts zvanīja, es ļoti slēku. Bet es daudz zvanīju. Ļoti Daudz, bieži. neatlaidīgs tu biji, Rakstīs, neatlaidīgs. Nospiedi vienu zvanu, uzreiz zvanīja otru. Jā, es katru reizi atteicu, jo man negribējās. Mēs domājām, labi, ja viņš tik ļoti grib, tad jau jāpamēģina. Tā arī aizgāja. Jā, un Robčs ir taustiņnieks. Jā, vispār, iepazīstiniet, kāda jūs loma katram šajā grupā? Jā, Robčs spēlē ērģeles, viņš ir ērģelnieks. Kaža ir giča akustiskā balss. Protams, Robertam arī balss ir, Lēldi ir bass un balss, es esmu vienkārši balss. Šādi paņemu līdz tamburīnu un arī giču spēlē. Tad mums vēl ir bundzinieki Kārlis Sproģītis un solo giču mauc Ralfs Kromiņš. Viņš ir kapracis, ja kas Un zemesargs. Lauksaimnieks arī. Ideālais vīrietis. Ideālais, praktiskais latvijas. Gan sagādās visu, gan šai saulē, gan arī Jā, bet Ralfs teica, ka neviens klients vēl viņam nav sūdzējies. Neviens. Brīvs. Kapračs profesijā, jā. Bet, kroši, par grupu turpinot, tad sanāca, uztaisījām pirmo mēģi, tad tur bija ziema, un pa lielam pirmo koncertu mēs nospēlējām 25. gada maijā, kas bija Smiltenē. Tirgu mēs nospēlējām 3 dziesmas. Jā, uz Lieldienām tas bija. Jā, tas bija. Okay. No aprīļa, jā, tur bija beigās. Un tad, man liekas, mums tāds otrais pasākums bija pašiem Sauskons arī, tur Smiltenē mūsu hometownā, un tad jau bija Students Algrieži. Jā. Students Algrieži arī RTU pasākums, un principā, jā, kopš tā brīža, cik mums ir koncīši? Tagad jau tuvojas 70. Nedaudz vairāk kādu gada laikā, jā. Ja es pareizi rēķinu, ja nekas vidū vēl neieies, tad sadīfes varētu būt 70. vai pat 75. Ļoti zīmīgi. Ļoti zīmīgi. Nu, kāda vispār iespēja? Nu, lūk, un šajā periodā mēs esam arī uzspējuši uztaisīt albumu, 2 singli, daudz dažādu šovi. Jā. Tos mēs varam pieminēt. Trešais singls arī tuvojas. Ja kas izgriezīs? Mēs esam spēlējuši Limuzīnas dāvanā šovā, kuras pats piedalījos. Tad mums bija Slavenības bez filtra, kur mēs uzrakstījām sezonas noslēgumu himnu. Tad vispār drīzumā arī mums rādīs pa televizoru Saimnieks meklē sievu. Mēs uzspēlējām.
kurš starp citu Ralfiņam, to es nezinu, vai stāstīt drīkst, bet viņam viena saimniece uzradās, kas... Uzradās saimnieks. Grupī, vai? Saimnieks atrada sievu. Šito mēs saglabāsim, mēs ceram, filmē, jā, viss kārtībā. Saimnieks atradis. Jā, saimnieks Un atrada viņa pēc tam sievu. atbrauc, tas mums bija Kurzemē, un viņa atbrauc pēc tam uz Smiltenes pilsētas sāk, jo viņa stāvēja pirmajā rindā, viņa Ralfiņu gribēja. Klausies, to es saprotu. Bet šoreiz gribu dzirdēt no grupas, bet tas ir tas... Jā, un Pusnieks brigāde arī īsumā, kā, nosaukums. Tas bija kaut kāda epifānija, vai tas bija tāds... Mēs sēdējām pie manis pirtiņā. Vienkārši mēs tam Bija Pusnieks? Nu, bet loģiski. Nu, labi, jā. Mums te mēģinājumi notiek tiešām ap to laiku, un tāpēc ir tā ir tā brigāde, kas savācās, un no sākuma bija domāts, ka mēs būsim tādi kāzu muzikanti, kā grupa, bet tagad jau izskatās tā kā, kad esam sekundīti, ir ambīcijas, viss notiek, un tikai jādara. Paši, cik gribēsim, tikai arī izdarīsim. Jā. Fantastiski. Un pastāstiet, kas jums ir, nezinu, kā kolektīvs vai atsevišķi, kas jums ir mīļākā daļa no kopā muzicēšanas? Vai tie būtu koncerti, ierakstu studijas, mēģinājumi? Kas ir? Koncīši, gan jau. Koncīši, tā, ka, Tagad jau ir. Kad dejo un kad... Jā, mēs esam ārkārtīgi pieprasīti grupā tieši tā kā studentiem, jauniešiem un deju kolektīviem. Tad pie jūsu mūzikas viss dansā. Laiprāt. Jā. Mēs vismaz darām visu, lai viņi to darītu. Un galvenais vēl cilvēki, kas māk dejot. Nevis tādi, jā. Bet mums ir arī vēl tas, ka tagad jau, kad mums ir pašiem savas dziesmas un cilvēki jau viņas jau ir iemācījušās, tas visam cits sajūta, cits feelings, cits smeķis, tā teikt, kad tu spēlē, un tu redzi, ka tie cilvēki reāli dzied līdzi, vai tās būtu Ziemas naktis vai Smaids vai kāda no mūsu albuma dziesmām. Vienreiz vienā Simgalvē uzmetu backflipu mūsu koncertā. Nopietni. Viņi tiešām nebija pārģērbusies, tā bija reāli Simgalva. Tas būtu jautīgi. Bet viņi gribēja. Zini, kā aizbrauc paspēlēt uz pansionātu, un viss pēkšņi izlien ārā no ratiņkrēsliem, viss. Vispār tā arī ir bijis. Tā arī ir bijis. Viena no manām mīļākajām publikām bija pansionātā. Starā bija un dziedāja visām dziesmām līdzi. Tas arī bija tiešām fantastiski. Wow. Burvīgi. Super. Tad es domāju, mēs esam iepazinušies. Ja kas, mani sauc Hugo. Prieks, es esmu viens no Face Drive rubrikas vadītājiem, jeb šo ne operatoru, kā bija tas vārds? Vadītājiem, teiksim tā. Kurators, precīzi. Un atkal atgādināšu, mēs tagad esam mašīnā ar grupu Pusnieks brigāde. Un es domāju, ir laiks pieķerties ātrajiem jautājumiem, kas ir uz intuīciju. Tā, sāksim. Pirmais jautājums. Rīga dienā vai naktī? Naktī. Atkarīgs no kompānijas. Nē, zini, ka trešais variants - pusnaktī. Pusnaktī. Ok, burvīgi. Naktī. Tā, tur viss arī filmē, super. Labi, tad jums tas ir vienbalsīgi. Kafija. Pamēģināt kaut ko. Tā nākamais jautājums. Kafija vai enerģiskais? Atkarīgs no situācijas. Tev pasties, kas tev rodās. Man ir vislabākais enerģiskais, kā to dabūt. Vispār, man liekas, Kārlis ir vienīgais grupā, kas dzer enerģijas dzērienus. Nopietni? Jā. Mēs Man pārējie dzeram tumšo rumu. Man kaut kā ir... Un ūdeni. Man kaut kā ir iegājies no studentu laikiem, ka tur vienmēr Red Bulliņi tā kā vieglāk ir uztaisīt kā kafija. Es joprojām esmu studējis par tādiem bakalaura laikiem, tā teikt, es jau tagad jau nākamajā līmenī tie bija šī tas, bet jā, nē, es nezinu, kaut kā vienmēr viegli paķert Red Bulliņu un nav jāmeklē nekāda kafēnīca, jo, zini, kā reizēm ir tās vietas, kur tā kafija, negaršo ļoti labi. Red Bullam tur ir vienmēr konstanta kvalitāte. Tas man patīk Red Bullam konsistents, jo kafijas aparāti arī īstenībā, man liekas, es atceros, kādas bija cenas no 20. 19. gadā, un tagad ir reāli, šerpi. Viena kafija 2 eiro, man liekas, tas neadekvāti. Un tagad, kad iznāca tas jaunais vasaras editions, tas Sudachi Lemon. Es vienmēr teicu, es, protams, esmu dzēris arī citus enerģijas dzērienus un tā, bet man bija tas, ka man gribējās tādu skābumiņu, tādu citrusīgo, un tagad iznāca šies, un tad tas mīļākā garša. Mīļākā garša man arī. Es pieku, Karl, super, fantastiski. Zini, man mīļākā garša ir meitenes. Šito mēs atstāsim. Labi, iesim tālāk. Pa kreisi vai pa labi? Padomājiet. Pa kreisi vai pa labi? Pa labi. Pa labi? Jā. Jūs uzminējāt, kur mēs griezīsimies? Maleči. Es ieslēgšu arī pagriezienu. Labi, viennozīmīgi.
Tā mašīna ekrānā tā daudz krietni mazāka. jā. Skatītāji šo neredz, bet jā, šis mašīnas datoriņš ir nedaudz proporcijas sajauts. Mini vārds. Jā, labi. Sveika! Drūma meitene bija. Nu tālāk. Radio vai Spotify? Spotify. Bet par radio dziesmas skan garšīgāk. Garšīgāk. Jā, tas gan. Okay. Ja tu viņu uzliec Spotify, viņa nav tik laba, kā viņa skanētu par radio. Jā, ok. Tas ir tā kā dzert alu vai no pudeles vai izliejam alu. Nu, Jā. ir atšķirība, jā. Vot es saprotu. Cik solā labs, ka tur brauc randamā un tu sāk mūsu dziesmu puslīdz brigādes skanēt Jā. par radio. Jā? Un tas Jums vispār tā ir bijis, ja? Ka Jā, jūs jā. Wow, fantastiski. Mēs varam palīdzēt Latvijas radio 2. Mēs bijām 2 nedēļas top klausītāko dziesmu topā. Nu, wow. Jā. Wow, ok. Tad jau Dziesmas maids. dziesmas maids. Vot, Jā. shameless plug tagad. Ok, labi, kustamies tālāk. Nu, šis gan jau būs diezgan viennozīmīgi, bet kluss brauciens vai tāds skaļš? Skaļš. Viennozīmīgi Protams. Jā. Klusā tik var aizmigt, šoferis iebrauks grāvīm. Pēc tam nebūs vispār brauciens. Bet naktī jums ir kluss brauciens. Nu, Jo naktī visi atpakaļ guļ. vienmēr ir kluss. Tas ir parasti Jā. pēc Cilvēks kārtīgā. man vajag atpūsties. Tas Jā. ir parasti pēc kārtīgi skaļi nopliesas skatuves. Jā, pēc stadija festa gan jau arī būs kluss pastaigi vai brauciens, es nezinu, uz Smilteni. 120 km Un katrā pieturā obligāti ir jāapstājās. Obligāti, Jā. tas ir bez variantiem. Labi, tālāk kustamies. Dzīvais koncerts vai ieraksts? Dzīvais koncerts, viennozīmīgi. Mēs esam Jā. grupā ar dzīvo. Nu, mums ir tas dzīvais. Bet arī, ja jūs, arī, piemēram, nu labi, tas arī gan jau tāda pati atbilde, bet jūs ejat uz savas mīļākās grupas. Nu, mīļākajai grupai ieraksts vai arī koncerts? Koncerts. Koncerts, Jā. viennozīmīgi. Bet, zini kā, jāstāsta kādā situācijā un kāda tev kompānija, ja tev sanāk gatavoties. Jo dažreiz ir tā, ka tu esi pats tajos koncertos tik forši, un man liekas, tas vibes nav vairs tik forši citos koncertos, kā savējos, tu dabū to laimes hormoni tik daudz, ka tu gribi tikai savējo tādā. Jā, Neprotams, pieredzes apmainām vispārējais, bet jā, nu droši vien jā, koncerts. Ok. Un tad pēdējais no fiksējiem jautājumiem būs jauna dziesma vai jau pārbaudīts hits? Jauna dziesma. Jauna dziesma? Jā. Tad jūs to jaunradi. Mēs Tagad tagad, tā gulēt uz Kati veciem lauriem. kaut ko jaunu. jā, mums tās dziesmas diezgan tā raiti iet, un mēs viņas rakstām ātrāk, nekā mēs viņas varam ierakstīt. Jā, par to es saprotu, tas ir īsts mūziķis, man liekas. Tāpēc, Vakardien mums bija mēģis, kurā mēs uzlikām jaunas 5 Jā. dziesmas. Jā, un pat ir grūti reizēm, tā kā, zin kā, nevar jau viņas atspēlēt, pirms viņas ir izlaistas, cilvēkiem jau vairs nebūs interesanti. jā. Bet grūti reizēm ir tā, viņas neiekļaut kaut kur, jo visu laiku gribās viņas spēlēt. Vot gribās, vot tiešām gribās. Nu, jā, tas periods tāds diezgan īss un ļoti koncentrēts bijis, tāpēc nu, mēs visi tā darām pirmo reizi, tāpēc ir jāmācās. Jā, fantastiski. Labi, ātrā sadaļa ir beigusies, un man šķiet ir laiks uzspēlēt pirmo spēli. Jo tomēr jāpadara šis brauciens arī, kā jūs teicāt, skaļš, vai ne? Jo mūzika neskan, tāpēc vajag kaut kādu citu. Vispār arī dziesma ir pa braukšanas līniju. Ceļzīmes. Perfekti, ideāli, ļoti daudz ceļzīmes te ir, jā. Īsumā vajadzētu būt aizmugurē cepurītē. Jā, ir. Ir cepurīte. Noteikumi pavisam vienkārši. Jūs izvēlaties vienu mazmazītiņo lapiņu, kur ir jūsu dziesmas nosaukums. Pēc tam jūs izvēlaties vienu lielo lapiņu, kur ir kāda latviešu klasika. Un, respektīvi, jums ir jāmēģina, nu, dosim jums varbūt brītiņu apdomāties, jums ir jāmēģina samiksēt šīs dziesmas, ka ir jūsu dziesmas melodija, bet klasikas vārdi. Remiksiņi. Mēs varam pie dziedājumu. Jūs varat piedziedām, jā, tas arī derēs. Nu, ko tas ir izvilkt? Pagaid, ar šitiem Tātad vārdiem. dziesma ir apveceļu zemenes, ideāli, un mūsu dziesma ir Jopcika miziņa. Super. Nu, tad tagad jums apspriedz. Kopš bērnu dienām tevi zinu es, gandrīz katru dienu bijām. Kopā gan uz skolas soli, gan uz tāveles. Klācējo es rakstu tavu vārdu. Tad ir pēdējo reiz, tā gribētos tevi atkal kopā. Pēdējo reiz, būt mūsu pielījušā vasarā. Okay. Fantastiski, burvīgi. Malač. Tā ir vēl forša spēle.
Šireiz tātad mūsu Man ir dziesma. tik šī spēle. Sākam ilasīšu sākumā mūsu dziesmu. Ziemas naktis, ok? Un tātad tā mūsu pirmais singliņš mūsējais, vispār pirmā izdotā dziesmeņa. Okay. Un zīlīte, līvi. Skriet zīlīte gar loga, rūti tā mana vesele. Labi, Robert. Varbūt piedziedājumi? Jā. Mēs varam izvēlēt citas dziesmas. Mēs varam vienkārši... Jūs Skriet zīlīte gar loga, rūti. Mana dvēselē man šķiet, bez tevis dzīvotāji tik grūti pie tevis. Tā gribiet, ej! Gribiet! super malači, fantastiski. Ok, paldies Dievam, ka mums ir Lelde. Ideāli ir kāds, kas piekriģē. Ok. Ok, super. Jūs jūtat vēlties arī trešo? Vai? Jā, maucām trešo. Nu labi, davai trešais rauns. Tātad šoreiz sākšu ar tātad citu mākslinieku dziesmu. Mums būs Miglas Rīts, Inters Busos. Kāda sagad? To ir būs kaut kāds smaids klausies. Man tā patīk. Atkal klāt ir rīts. Nu, un klāt ir atkal ziemas naktis. Var atkārtoties, jūs varat vēlreiz arī izvilkt. Izolcīt. Nu jā, mēs ir. Nu labi, lai iet. Šoreiz atļaušos izvilkt citu. Kā liktenis bija lēms. Jā. Smaids! Nu te patīk. Nu redz. Atkal klāt ir rīts, kā vienmēr, pat ja miglāt īts. Es šoreiz būtu. Salāti. Para pa 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 para para pa 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 para Atkal klāt ir rīts un kā vienmēr, pat ja miglātīts. Esi man šodien un būsim piedzīmuši tai saulē vienai aiz miglas. Tas spīd aiz miglas, kā tavs maigums, miglā kā miegs. Es jūtu to. Tā pieskaras man, kad man vajag to, tikai to. Es tevi mīlu, joprojām mīlu, jā. Gadiem ilgi izmaņot, tas ir dzīves brīnums liels, tā būt kopā man. Tik ļoti tevi būt labam. Fantastiski, nu malači, reāli malači. Ok, nu esam izdziedājušies, esam bišķīt iesildījušies, vai ne? Un tagad, es domāju, turpināsim nedaudz ar mūsu interviju. Tātad, runājot, protams, par koncertiem, par uzstāšanos. Šis varbūt tāds plašs jautājums, bet kāda publika, ja jūs varētu, 3 vārdos vienā teikumā, kāda publika jums visvairāk patīk? Brīvā izpausmē. Skaista. Aktīva. Meitenes daudz, vai ne? Arī vīrieši, jā? Arī vīrieši. Tomēr mēs vairāk koncentrējamies uz meitenēm. Par cik mums ir vairāk puiši, tad jā, vairāk meitenes, bet arī 5 pret 1. Jā, 5:1 proporcija. Jā. Tad ir ideāli. Kāda vēl? Dziedoši noteikti, jā. Dziedoši. Jā. Tad, es skatos, skaļums jums ir ļoti atkārtojošs motīvs, bet tā vajag grupai, tā vajag būt. Klusās jau neviens nepamanā. Nu jā, kas ir klusa grupa vispār? Esam tieši pie luksafora. Fantastiski, tā. Nu jā. Ok, burvīgi. Tālāk arī par uzstāšanos. Kas jums uzstājoties, esot uz skatuves, ir vissvarīgākais? Tāds kaut kas, kas bez kā nebūtu vispār koncerti. Kas tad? Es domāju, gribētu teikt, ka vislabākie koncerti ir tie, kur skatuve ir stabila un kur viņi ir diezgan plaša. Tāpēc, kad mums patīk arī tomēr pakustēties pa priekšu. Jā, man ir 125 kg, es esmu 2-kārtais Latvijas čempions boksā, smagajā sarā. Tāpēc mums ir, kā žar nav nekāds knapais vīrietis. Un mēs paši baudam to, ko mēs daram, un tad mums ir pamatīgs leņķis, kas ieliecās skatuvē, jo ir bijis tā, kad arī ir pāris dēļi jāmaina pēc tam. Bet vārds sakot, jā, mums vajag stabilu skatuvi, to sākā. Nu jā, ne tā kā pitbullam, vai ne, apmēram. Tur tas būtu, jā. Pēc tā skatuvi neiebruks. Cerams. Nē. Lai tas kungs dod. BT1, man liekas, ir viss top of the line inženieri.
Lūdzu, pastāstiet, kas ir jūsu 3 mīļākās dziesmas, ko izpildīt uz skatuves? Viena ir zelta zirgs. Tā vēl nav izlaista, šobrīd nav izlaista. Varbūt, kad šis video izies, varbūt jau būs, bet cerams, jā. Jā. Noteikti Ziemassnakts, tā mums ir. Jā, tas mums bija pirmais Tā kačā. pirmā. Tas Mīļ. vispār ir lielākais Ļoti feelings, mīļ. Jā. Un tad trešais ir smaids. Jā. Jā, tas ir... Man laikam klusums beigas patīk arī. Trešā mums tāda, Trešā tā divas ļoti mums daudz noteikti. Man likās, jūs esat skaļā grupa, jums dziesma klusums, tas kaut kā nesienas, labi. Vajag arī atkāpīt. Dažreiz vajag to diversifikāt. Nē, žānu Mēs teiksim tā dalītas emocijas. Es gribētu Jā. teikt, ka mums par divām mēs noteikti varam vienoties, un tad trešā katram ir kaut kāds savs favorīts. Jā, ok, fantastiski. Nu, labi, tad, esam izgājuši cauri jūsu jautājumiem par uzstāšanos, un tagad ir laiks man izstāstīt jums vienu stāstu, vienu situācijas stāstu, un pēc tam uzdot jums pāris jautājumus. Tad man viens draugs Mārtiņš, viņam ir tūlīt 1. kursa beigas, un viņš ir cītīgi gatavojies savam fizikas eksāmenam, vai ne? RTU 1. kursa students. Jā. Un vienmēr sekot dienu pirms eksāmena, viņa draugu uzaicina uz koncertu, uz pusnakts brigādes koncertu, vai ne? Labāk. Aleluja. Un, protams, viņš jūs koncertā pašai vaļā, kārtīgi, vai ne? Un pēc tam koncerts beidzas, pieņemsim 11. vakarā, bet draugi viņu uzaicina uz afterpartiju. Un viņam jau tas eksāmens no galvas sen ir izlidojis, viņš, protams, aiziet uz to afterpartiju. Un tas sekojuši situācija tāda, ka nākamajā rītā, viņam eksāmens ir 9, viņš ir gulējis tikai pusotru stundiņu. Un bez tā, ka viņam ir, protams, paģiras, viņš ir arī neizgulējies. Tad man pirmais jautājums ir, vai jums jebkad ir bijusi šāda situācija? Jā. Bet ne ar eksāmenu. Bet ne ar eksāmenu. Ar eksāmenu Ar ir īstā. Zini? Tomēr, Man ir jāsaka tā, man ir bijis ar eksāmenu. Un man ir bijis ar eksāmenu, bet man ir ļoti nospīdējis. Tāpēc, ka man bija tā, ka Latvija dabūja bronzu hokejā. Es biju 1. kursā. Man nākamajā dienā, tā bija svētdiena, kad Latvija dabūja to bronzu, ja nemaldos. Un tad pirmdienā man bija eksāmenam jābūt. Bet kā? Latvija dabūja bronzu, un tas ir tā kā vēsturisks moments. Kā tu vari nesvinēt? brīvdienu iedeva. Nebija, protams, tik traki kā Mārtiņam. Jā. Bet, protams, mēs ar draugiem atzīmējam, visi baigi forši un blablabla. Un 11. vakarā atnāk ziņa no mācību spēka. Jā, tātad sakarā ar to, kad valsts izsludināt oficiāli brīvdienu, eksāmenis tiek pārcelts. Un tā bija ļoti laba sajūta, teiksim tā, jo, jā. Jo bija, jā. Man ir ļoti autentisks, labs stāsts. Tieši RTU bija eksāmens. Jā. Es neatceros, kas tas bija pa priekšmetu, bet, vārds sakot, tur vajadzēja politisko kaut kādu karti, vajadzēja Atlantu. Uz rokas grāmatu Atlantu, lai to eksāmenu varētu izpildīt, vajadzēja Atlantu sameklēt. Un es tajā laikā strādāju loģistikā, un es gāju pa visu šo ofisu un meklēju, kur Atlantu var dabūt. Viena meitene saka, ka viņai varbūt brālim mājās ir. Es darbu beidzu kaut kādos 11, man liekas, 10. vakarā piekdienā. Es aizbraucu uz to ķēkavu pie tās meitenes, viņi iznes ārā to Atlantu. Viņa tāda, man nākamajā rītā ir eksāmens. Jābūt to Atlantu. Viņa tāda, tu negribi palikt, tā kā iedzert, mēs esam 5 meitenes tāds. Labi. Kā var teikt, nē, es tev pilnīgi saprotu, Un bija, ārkārtīgi jauks vakars, tieši tā arī sanāca, man līdz gulēt mazākā pusotru stundu. Mazāk, Es aizbraucu uz eksāmenu ar taksi, diezgan, kondīcijā, nemācījies. Es uzrakstīju, es iegāju iekšā, es biju tur 30 minūtes, es neatvēru Atlantu. Un es dabūju 8. Bet cilvēks, Džeks, kas bija mācījies visu nedēļu, un atvēra Atlantu, dabūju 3. Tu redzi, kā tas viss strādā. Bet redz, varbūt zini, dažreiz, man liekas, tieši uz paģirām tev atverās kaut kāds čakras. Jā, bet... Uzreiz, pat Atlantus nevajadzēja, tev viss kārta galvā bija vienkārši. Tas bija, Tas ieslēdz tas fight or flight kaut kā. Jā. Paldies tām 5 meitenēm. Paldies, viņas tev. Viņas tikai tev iemācīja visu panākt. Jā, visi. Es biju jau godīgi students. Jā, visi, kur ko atrast, jā. Katrai bija savs kontinents iedots, jā, un... Tu būsi Āzija. Un tu Antarktīda. Augsta kā ledus, jā. Ok, labi, tad tādā gadījumā, ja es dzirdu, ka jums ir bijušas diezgan līdzīgas situācijas, ko jūs Mārtiņam ieteiktu, piemēram, tajā rītā? No rīt noklausīties puses bija. Ok, viņš jau bija uz koncertu, tā kā tas būtu labi. Atkal, lai viņam atcīt to foršu atmiņu.
Jā, viņš ir cītīgs students bijis, un te jau viss būs kārtībā. Viens vakars jau neko neizbājās. Man tev ir ieteikums. Nelaid vaļā. Tā tu tiek vieglāk tiks pāri visai šitai situācijai. Okay. Es domāju, noteikti, ja ir cilvēks mācījies un viens vakars neko neizbojās, tas vairāk man šeit viņam stresiņu uzdzen nekā, iet vēsu galvu uz katru eksāmenu. Ja būs 5 meitenes, tad viss būs kārtībā. Ja būs 5 kurā gadījumā. Jebkādā kondīcijā, ja būs 5 meitenes. Zin kā, gan jau pasniedzējs arī ir paģirēns, visticamāk. Jā, izstādi. Viņš jau arī bija pusnes brigādes. Es domāju, īpaši, ja pēc bronzas, bet labi, nu jā. Ok, šis stāstiņš ir izrunāts, tagad vēl viens studentu stāstiņš. Tomēr Study Fests. Tātad ir meitene, Madara. Viņa dzīvo kopmītnēs. Un nedēļu viņai jānodod kursadarbs, vai ne? Nu, ļoti, ļoti svarīgi. Viņa ir jau nedēļu pirms deadline visu pabeigusi. Viņai ir saglabāts fails, viss kārtībā, lai nav stresa. Un vienmēr sakot atkal dienu pirms nodošanas. Viņa domā ieiet, pastīties, atvērt to failu, pārbaudīt, nu vai tiešām viss kārtībā, proofreadot bišķīt. Un viņa ieiet. Un brīdī, kamēr viņa ir jau pie kaut kādas 7. lapas puses, viņai dators pasaka, nē, nokrašo. Viss. Un vienmēr sakot, jā. Un tagad viņai viss kursa darbs ir izdzēsts. Absolūti, viņa nedabū viņu apakaļ. Un viņai ir jānodod kursa darbs nākamajā dienā. Un, respektīvi, viņa saprot, ka viņai ir jāpulo all-nighters, lai viņu pārrakstītu. Tad, respektīvi, kāda būtu jūsu pirmā reakcija, ja jūs saskartos ar šādu notikumu? Es Madarai ieteiktu paskatīties, vai nav viņai kaut kādas bijušās dokumentu versijas saglabātas, jo man šeit tā ir tā pirmā lieta, kas jādara, ka tev fails nobraukt. Jo man tā ir bijis. Man ir bijis tiešām, man bija ar bakalaura darbu šādi. Tas būs loģiski, ka ir garām vēs, te iet pusmetrs, metrs ir. Tad, kad es rakstīju bakalaura darbu, tad arī man šeit kaut kādas 2 dienas pirms iesniegšanas. Es tā kā rakstu darbu un pēkšņi iefrīzo. Es domāju, ko tagad darīt. Neko. Pārstartēju datoru, tāpēc, ka viņš ne uz vienu, ne uz otru pusi nekustās. Tur tas ekrāns un viss sistēma iekšā. Nu labi, atveru vaļā. Viņš ir, principā, manu pēdējo 5 stundu darbu ir atmetis. Bet, paldies Dievam, bet tas bija tikai lokālajā versijā. Paldies Dievam, mākotnī viss bija saglabājies. Tā kā tur ir, Tā kā es ieteiktu Madarai paļauties mūsdienu tehnoloģijām. Okay. Reizēm uz viņām nevar paļauties, bet reizēm var. Tāpēc tā noteikti būtu pirmā lieta, manuprāt. Mans ieteikums būtu tomēr vairāk noslēgties kaut kādā virzienā un vainot kādas partijas locekļus, kad ir kaut kas tāds noticis. Īpaši no Covid laika, kaut kādā tādā virzienā, jo tur ir skaidri zināms, kas ir vainīgs pie visu šitā te. Jā, okay. Ļoti labi, šis man patīk. Mēs ieejam jau zin kā, vēlēšanas ap stūri. Vispār vēlēšanas? Pāris dienas pēc Study nav 3. oktobrī diena pēc Study Fest. Visībā varētu būt. Sestdien, jā. Varēsim iet vēl. Tātad 2. oktobrī nākat klausīties Pusdienas brigādes Study Festā, un pēc tam jau no rīta dodamies visi vēlēt Saeimas vēlēšanās. Balsojot par sarakstu 67 pusnakts brigādi. Ar Hugo priekšgalā. Ar mani priekšgalā. Tu brauks vai nebrauks? Es balsoju, ja Hugo kandidātu par premjeru, es balsotu. Wow, paldies, es izpelnos jūsu laurus, man prieks. Latvijai ar ritmu būtu viss kā. Tikai tad, ja kāda mums ielika kā kultūras ministri. Protams, es domāju jāuztais kaut kāda jauna valdība, kur ir 5 kultūras ministri. Tas būtu jaudīgi. Katrs savā kultūras. Katrs savā, klausies. Geļiks. Ok, labi, respektīvi turpinot par šo, bet pieskaroties vairāk tieši jūsu dzīvei, vai ir bijis jums kāds brīdis savā mūzikas karjerā, kad ir šķitis, ka viss ir pa galam, viss ir izgāzies, bet beigās tas ir izvērties par foršu stāstu, uz ko atskatīties? Vai kaut kas tāds ir? Jo tomēr 70 koncerti ir daudz koncertu. Viens bija tāds ļoti emocionāls. Mēs aizbraucām vispār trietā, Robča, es un Kārlis uz apmešasiem spēlēt kungam cienījumos gados koncertu. Okay. No kā mums arī teicies, ir grupas teiciens viens radies. Var sakot, tur bija viens vīrietis. Mēs jau gājām iekšā ar apratūru. Viņš jau mums sveicināja tā ļoti nelaipni, jo viņš bija kunga dūšā. Jā. Vispārējais, jā. Tas nebija tas, ka mēs jubilejas spēlējām, tas bija viņa viesis. Tas bija viņa viesis, viņš bija kārtīgi saņēmies. Un viņš ļoti visu vakaru gribēja nodziedāt dziesmu, savu dziesmu, un kuru mēs nemākam izpildīt, kuru neviens nezina, protams, bet viņam ir dziesma, ko viņš grib veltīt draugam, ko teorētiski viņam iedeva, atnāca saimnieks, norāva mikrofonu nost, un beigās, kad mēs gājām ārā, viņš tāds,
jūs vispār nemākat dziedāt, un jūs esat salāti, un viņš tā nogāžās zemē. Un respektīvi, tāpēc mums ir, ja kādreiz vai kādu nosaukt kādā vārdā, tad mēs viņu saucam par salātu. Pa salātu. Man ļoti patīk. Es esmu dzirdējis daudzas šādas līdzīgas. Es esmu dzirdējis, daži, man liekas, sauc cilvēks par stārķiem. Es nezinu, kur tas ir radies, bet es esmu ļoti... Tas, man liekas, es nezinu, vai tas ir rīdznieku lieta. Tad ir naži, protams, tā ir klasika. Tad ir kaut kas vēl bija. Āmurs, no āmurs ir āmurs. Cirvis, jā. Tā darbarīgi, kroči, jā. Karoči visi grābeklis vai ne lāpsta. Lāpsta vairāk, ja meitene. Jā. Bet salāts ir spēcīgs. Jā, tas Zini kā, Tu stulbais skrūgriezis. jā, zini kā, Džeks ir salāts, bet meitene ir rukola. Tas ir fantastiski. Bet švauks un švandraks vēl ir itīgi spēcīgi. O, tas Jā, tā kā pa vāci tas jau pa vācu līniju, jā. Nu, fantastiski. Tā. Mums vēl bija tas viens, ko var izstāstīt ķēzus vakars. Mēs aizbraucām, mums bija jāspēlē arī vienas pasākumā Līgatnē. Mēs aizbraucām, mēs sapratām, ka mums nav bungas tajā galā. 3-8. Labi, kurš mēs aizbraucām uz Līgatni, studentu pasākumā spēlēt, sapratām, tajā galā mums nav bungas, aizmirsuši esam. Tad Robčam piemetās kaut kāds vīrus ritīgākais temperatūra, viņš tur ģība nost. Tad dūmu mašīna sāk klepot ritīgi, sākas pēc svilums un virdēt ārā. Stīga pārplīsa kažām. Jā, man stīga pārplīsa. Bungas slīdēja. Man vēl bija tas, ka mēs ar bundzenieku ar otru kažu, mēs braucām autobusā, tas viss bija pārpildīts. Mēs pat nezinājām līdz pēdējiem, jo kažu kāpa teikā iekšā. Es biju iekāpis autobusā, mēs pat nezinājām, vai viņiem vispār būs vieta, vai mums vispār bundzenieks tiks uz pasākumu. Un galvenais mēs aizbraucām jau pie šiem, un šie stāv Līgatnē, vai kas tāda vieta pie Elvī. Un buss ir vaļā. Un es skatos, un tāds bišķīt saskābuši. Mēs tā kā sasaicināmies, un pirmā lieta, ko pasaka, mēs bungas aizmirsām Smiltenē. Bet mums vēl toreiz braucot apakaļ busiņam arī bija. Jā, Mēs braucām uz Smilteni, un tieši pie Smiltenes saplīst busu. Nu tā mēs tur laukos dzīvojam, Hugo. Nu labi, paldies jums par izsmeļošajām atbildēm. Es ticu, ka pēc 70 koncertiem stāsti daudz. Prieks, ka arī kaut ko no tā dzirdēju. Līdz šim, sorry, jā, nu Stadijfest 75. jā. Bet tagad, jā, tālākais jautājums, viens no arī noslēdzošajiem jautājumiem. Ja jūs nebūtu mūziķi, ko jūs darītu? Šeit var arī individuāli, vai arī kopā, ja jūs nezinu. Bet nevar arī teikt to, ko mēs jau darām, atskaitot mūziķu. Nu, jā, iedomājieties, ka mūzika vispār jūs dzīvē nebūtu pat ieradusies, un jūs tagad, pilnīgi mūzika, pilnīgā... Ko jūs darīt? Es vienmēr teicu, ka man B-plāns būs automehāns. Es nezinu, kāpēc, jo likās, ka būtu stilīgi tajos overalls džinsu kostīmu uzstajot. Nu, ja mēs tagad uz tiltu nobruksim, tad es zinu, kurš... Zini, es laikam būtu tāds pavārs, ritīgi gastronoms. Ritīgs gastronoms. Jā, un man patīk taisīt kaut kāds ritīgi tāds, tieši šitī diners un viss šī. Otrs kaut kāds fiņķi kruškas taisīt, tagad, speciāli kaut ko tādu. Okay. Man laikam patīk organizēt vienkārši pasākumus. Es šobrīd to daru, bet tā kā, ja man būtu jāizvēlās ar ko, pieņemsim, nezinu, tiešām jāatrod kaut kas, kas aizvieto noteikti pasākumu organizēšanu, tāpēc tur jau to pašu varētu būt. Man tāds lidena atbildi, bet tāda patiesa, jā. Ok. Robert, ko tu izvēlējies? Vispār nav nejausmas. Kā nav, Robert? Špējā pirmo, kas nāk prātā. Es gribētu jābūt seksīgi automehāniķi. Man teica. Ļoti labi atbild. Ideāli. Ambiciozi. Un tu brauc pie manas mašīnas labos. Edgara Rinkēviča topošais pēctecis, amats pēctecis. Vot. Fantastiski, ļoti paldies jums par atbildēm. Klau, jūs pieminējāt savu jauno dziesmu, vai ne? Jā. Atgādiniet, kā viņu sauc skatītāji? Zelta zirgs. Zelta zirgs. A.k.a. Dzimumaks. Dzimumā. Ļoti interesants sinonīms, bet labi. Nu, Klau, man liekas, gan es, gan visi, kas šobrīd mūs skatās, būtu ļoti priecīgi, ja jūs varētu mums nociedāt kaut vai fragmentiņu no šīs dziesmas. Mēs varam uzlikt uz mašīnu? Es domāju, ka mēs varam... Es atsūtīju linku. Tu atsūtīji? Jā. Nu, es vienīgais, man tad nav, man liekas, īsti. Jūs akustiskajā negribat, ne? Akupēla, vai... Mēs trīzējāši, ne? Vai jums trūkst biedri, vai... Nē, kāpēc nē? Mēs varam. Kurš biegtās otrās iespējas, viņa nedaudz iesmējās.
Zelta puika no sudraba, iznes slavi no pagraba. Lādē esot kaut kas sīks, niecīgs tomēr ietekmīgs. Ei! Mīlnieciņš un romantiķis, nu, protams, viņš žīgās ir piķis. Ziks ar zelta pakāviem, kurš šauļos līdz pat dimantiem, pie sienas glazna dārgākā. Kaila meičkā nākā, trako mājas absolvents un noskaņotais instruments. Meitene naudas skaldītājs, cilvēks dzīves baudītājs. Tumšā dienā gaiša nakts, visiem jāpieņem šis fakts. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Zvanīs kā nodrāti klauds, naudas nekad nav par daudz. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Viņa sauc to krāsi, vējas, viņa nedaudz iesmējās. Zelta puika no sudraba, iznes lādi no pagraba. Un lādē esot kaut kas sīks, niecīgs tomēr ietekmīgs. Mīlnieciņš un romantiķis, nu, protams, viņš žīgās ir piķis. Ziks ar zelta pakāviem, kurš šauļos līdz pat dimantiem, pie sienas glazna dārgākā. Kaila meičkā nākā, trako mājas absolvents un noskaņotais instruments. Meitene naudas skaldītājs, cilvēks dzīves baudītājs. Tumšā dienā gaiša nakts, visiem jāpieņem šis fakts. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Zvanīs kā nodrāti klauds, naudas nekad nav par daudz. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Viņa esot Jane Fonda, man neinteresēs no Jamesa Bonda. Es viņai saku, pīri, viņa māprasa, vai mani vispār gribi. Viņa esot Jane Fonda, man neinteresēs no Jamesa Bonda. Es viņai saku, pīri, viņa māprasa, vai mani vispār gribi. Ziks ar zelta pakāviem, kur šauļos līdz pat dimantiem, pie sienas glazna dārgākā. Kaila meičkā nākā, trako mājas absolvents un noskaņotais instruments. Meitene naudas skaldītājs, cilvēks dzīves baudītājs. Tumšā dienā gaiša nakts, visiem jāpieņem šis fakts. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Zvanīs kā nodrāti klauds, naudas nekad nav par daudz. Tas nav nopirkts, tas nav zakts, šodien būs mums dzimumaks. Fantastiski. Nē, tas bija fantastiski. Tiešām es nevaru sagaidīt šo dzirdēt Stadija festā. Man bija ekskluzīvs koncerts, es par to arī jums pateicos. Bet jā, vienmēr sakot, es esmu Hugo, šī ir rubrika Fest Drive, un ar mani šodien bija fantastiskie pusnakts brigāde. Sakam visiem tā! Un tiekamies nākamajā 2. oktobrī. Viens halē Stadija festā. Citos pasākumos un visur pārējos. Un visos pārējos 70 pasākumos. Un piesakojiet Hugo Instagramā. Protams, piesakojiet man Instagram, piesakojiet Stadija festam Instagramā un piesakojiet arī pusnakts brigādē. Līdz nākamajai epizodei. Fest Drive. Fest Drive. Out. Super.